Sveiciens Mācībprieks kanālā. Šodien video ar uzdevumiem burti un skaņas. Šajā video būs divi uzdevumi. Viens – veido vārdus no dotajiem burtiem, un otrs – šķiro skaņas. Pirmajam uzdevumam tev būs nepieciešama papīra lapa un rakstāmais. Ja esi to sagādājis, varam ķerties klāt. Burtu zupā ir sakrituši dažādi burti. Tavs uzdevums – atrast un izveidot pēc iespējas vairāk vārdus. Vai tev izdosies atrast vairāk kā 10 vārdus no šeit dotajiem burtiem? Ja tev nepieciešams ilgāks laiks uzdevuma izpildei, nospied pauzi uz video. Otrajam uzdevumam arī būs nepieciešama papīra lapa un rakstāmais. Lai taupītu papīru, apgriez iepriekšējo uzdevumā veikto lapu otrādi. Šajā uzdevumā būs jāsašķiro patskaņi, līdzskaņi un divskaņi. Bet kas tie ir? Latviešu valodā ir 3 veidu skaņas. Pirmā – patskaņi, skaņas, kas skan pašas. Šīs skaņas ir viegli izrunāt. Divskaņi. 2 dažādi patskaņi saplūst un veido trešo skaņu. Līdzskaņi. Skaņas, kuras vienas pašas ir grūtāk izrunāt. Tās skan kādam līdzi. Nākamais. Šeit būs neliels špikerītis uzdevuma veikšanai. Te attēlots, kurā grupā kura skaņa pieder. Pirms sāksim uzdevumu, uzzīmē 3 kastes. Pirmā kaste veltīta patskaņiem, otrā kaste divskaņiem un trešā kaste līdzskaņiem. Tā tev būs vieglāk sakārtot to, ko skaņu feja ir nometusi zupiņā. Tavs uzdevums palīdzēt sakārtot šo burtu jucikli pa kastītēm.
informācija iegūta no uzdevuma LV māci un mācamies valoda.lv. Video veidots Canvā, autors Mācībprieks. Paldies, ka skatījies šo video, atbalsti kanālu un pieseko tam. Līdz nākamajam video!